Es esmu Santa Grīva, strādāju sociālajā uzņēmumā Visas iespējas par operatīvo vadītāju. Mēs taisām daudz un dažādus digitālus rīkus, mājaslapas, kas palīdz jauniešu nodarbinātībai. Darbojamies ļoti aktīvi ar Eiropas projektiem, piedāvājam dažādus treniņus, mentoringu, ašās darba intervijas un tā teikt arī vedam jauniešus kopā ar darba devējiem, palīdzam viņiem nodarbināties. Likās ļoti forši, kad varētu kāds cits ar mums padarboties, kad mēs varam bišķiņu atkāpties no tās savas ikdienas un vairāk pāranalizēt savus procesus un varbūt pabīdīt kaut ko vairāk uz priekšu, kas arī veiksmīgi izdevās. Mēs sākām ar vienu konkrētu tēmu. Mēs domājām, kā automatizēt visādas projektu rakstīšanas lietas, jo tie projekti daudz un partneri raksta un katram kaut kas jāsagatavo un tu tikai skrien pakaļ, tā teikt, vai ne? Tajā arī sanāca jau izdomāt visādas lietas, ko automatizēt ar to pašu čatu un arī paskatīties plašāk uz citiem rīkiem, kas varētu būt noderīgāki kaut kādās pētniecības daļās un tam līdzīgi. Un tas, kas ir forši, kad tas aizgāja kaut kā plašāk, jo mums ir arī vairāk citi departamenti. Un tie cilvēki, kas piedalījās, mums tagad arī ir ik pa 2 nedēļām agile meetings, tā teikt, kurā mēs sēžam un domājam, ko mums pa 2 nedēļām esam izdarījuši un kā mēs varētu vēl tālāk iet uz priekšu. Un tas, ko es šajos mītos dzirdu, ir, ka pārdošana tagad pati taisa savas lapas bez programmētājiem. Jo programmētāji mums pārsvarā tomēr taisa kaut kādus sarežģītākus rīkus, bet uztaisīt landing lapu, tas, ka pārdevējs var pats šobrīd, tas jau ir arī ļoti liels ieguvums. Un es redzu, ka tas iet uz visām pusēm, gan uz grāmatvedību, gan uz lietvedību, gan pārdošanu, gan mārketings jau vairāk kaut ko dara. Tas tā ritīgi forši, ka ja mēs paņēmām vienu tēmu, bet tas ir aizgājis plašāk. Man ļoti patika formāts. Mums bija vispirms sākumā ievadlekcija. Pēc ievadlekcijas bija tas 3 dienu sprints. Pirmā diena bija, ka vairāk stāstīja, bet mēs ar ekspertu palīdzību darbojāmies pirmajā dienā. Un tad 2., 3. diena bija, ka mēs principā darbojāmies patstāvīgi, bet viņi visu laiku bija blakus. Viņi sēdēja un pieskatīja, ka mēs tiešām daram un neejam savās operatīvajās lietās. Un tas man ļoti patika. Un kad beidzot bija tāda sajūta, ka ir forši, kad mēs paši daudz arī trenējam citus un tam līdzīgi, ka kāds mūs trenē. Noteikti izmantojiet, jo finansējums šobrīd tā ir prioritāte. Digitalizācija, tam dod naudu. Kā būs pēc 5 gadiem, kas būs nākošajā plānošanas periodā, mēs šobrīd nezinām. Iespējas jāizmanto. Es jau kā cilvēks, kas principā visu dzīvi ir bijis saistīts ar Eiropas finansējumu, esmu diezgan liels fans tam visam un redzu ļoti liels ieguvums. Tehnoloģijas attīstās katru dienu un nāk ārā jauni rīki katru dienu. Tas maina mūsu dzīvi un tas īstenībā atvieglo mūsu dzīvi, tā kā vajag izmantot iespējas.